katrā lauku sētā bija saimes istaba, kur sākotnēji dzīvoja visa saime, ieskaitot saimnieku un saimnieku ģimeni. Vēlāk uzbūvēja atsevišķi saimnieku galu, un saimes istabā bija visi pārējie. Tātad tur ēda un tur patās dzīvoja un gulēja arī. Bet pie saimes nepiederēja tikai tā ģimene lielākā, plašākā izpratnē kā vecvecāki un bērni, mazbērni, bet bieži arī, piemēram, nabagi, kas gāja, toreiz vēl nebija nekāds vecoļaužu mītnes, kas gāja no sētas uz sētas, un tas bija sētas pienākums viņus uzņemt un pabarot, un pēc kādu laiku viņi gāja uz nākošo sētu. Un viņus uzskatīja par saimē piederīgu. Un mums šīs saites ir galvenokārt mūsu valoda, mūsu kultūra un mūsu dzimtene. Un es gribētu mums vēlēt, lai Dieviņš dotu, lai arī Latvijā to saprastu, ka mēs visi piederam šai lielajai saimē. Vienalga, kur mēs dzīvojam un atrodamies, vai tas ir Anglijā, vai Austrālijā, vai Amerikā, vai Kurzemē, vai Latgalē, vai Zemgalē. Bet visas mūs vieno kopēju vēsturi un kopīgi šīs saites.